Čau! Te Rolands no epeļņa.com un šodien paskatīsimies, kā iegūt 150 bezriska griezienus no Klondike Casino. Šos griezienus jūs saņemsiet spēlē Book of Ra Classic. Kazino bezriska griezieni ir vieglākais veids, kā nopelnīt naudu internetā. Jums būs jāveic naudas iemaksa, taču pēc bezriska grieziena izmantošanas uzreiz jūs varēsiet izņemt šo iemaksu, gan laimestus uz savu bankas kontu. Tādēļ iesaku izmēģināt kazino bonusus, ja jūs vēlaties nedaudz nopelnīt naudu internetā. Protams, ka labākos kazino bonusus jūs atradīsiet mājaslapā epeļņa.com. Ieejam epeļņa mājaslapā. Šobrīd esam sākuma lapā, tad dodamies uz piedāvājumu bonusu sadaļu un izvēlamies kazino. Šeit jūs atradīsiet 13 Latvijā licencētu kazino bonusus. Varat pašķirt uz leju, apskatīt visus piedāvājumus, un jums izliks šāds pop-up loks, un ievadot savu e-pastu, jūs varēsiet saņemt 2 garantētas peļņas stratēģijas uz savu e-pastu. Tātad aizpildam tavs e-pastas lauku, spiežam saņemt stratēģijas, iespiežam ķeksīti, un pēc minūtes jau pirmā peļņas stratēģija būs jūsu e-pastā. Kazino lapā pašķiram nedaudz uz leju un izvēlamies Klondike Casino un spiežam uz saņem bonus pogas. Jūs uzreiz nonāksiet šī piedāvājuma lapā, kazino bonus, lai iepazītos. Tātad ātri varam izlasīt noteikumus, pievienojas Klondike, tas ir piereģistrējies, aizpild visu reģistrācijas anketu, un tad aizēj uz sadaļu mans bonus un izvēlies kazino starta komplekts. Tad, lai aktivizētu šo bonusu, tev būs jāveic 20 eiro naudas iemaksa no sava bankas konta. Tas arī automātiski apstiprinās tavu identitāti, lai tu pēc tam varētu viegli izņemt naudu ārā. Atpakaļ uz savu bankas kontu, depozītu plus laimestus, kas tev būs. Un līdz ko mēs būsim iemaksājuši 20 eiro, mums aktivizēsies 150 griezieni spēlē Book of Ra Classic. Jūs arī varat saņemt papildus 250 griezienus, bet jāspēlē ar savu naudu, lai jūs tiktu pie šiem griezieniem, bet es to noteikti neiesaku. Es iesaku izmantot tikai tos, ko dod bez riska. Es esmu jau veicis naudas iemaksu un aktivizēju šo bonusu. Mēs varam pārbaudīt, kurš uzspiež savu profila. Es uzspiežu mans bonus, un šeit ir aktīvs kazino iepazīšanās bonus. Tātad man ir jāgriež pa 9 centiem 150 reizes. Un dodamies uz spēli Book of Ra Classic un sāksim jau griezt. Tā reality check stunda. Šis process pirmkārt būs jautrs, un tas mums aizņems kādas 10-15 minūtes maksimum. Tā, noteikti pirmais, ko jūs darat, kad ienākat Book of Ra spēlē, uzliekat likmes lielumu 9 centi, jo sākumā tas bija 90. Ja jūs to nepamanīsiet, tad jūs varat sākt spēlēt uzreiz ar savu naudu, jo bezriska griezieni skaitās tikai tad, kad jūs griežat ar 9 centiem. Tāpēc pievērsiet tam uzmanību. Tā, uzliksim mazāku skaņu, uzliksim pilnu ekrānu un aiziet. Start. Jā, un pēc katra grieziena mums parādīsies, ka mēs saņēmām naudas atmaksu par šo griezienu. Tātad 9 centus, jo 9 centi bija grieziena vērtība. Uzspiežam nerādīt šo paziņojumu, lai tas netiktu parādīts 150 reizes. Un mums jau ir pirmais laimests pēc pirmā grieziena. 5 centi. Ļoti labi. Ceram, ka mums izdosies nopelnīt vismaz kāds 10 eiro. Skaļāk. Būtu 25 centi un būtu, protams, forši dabūt 3 grāmatas un uzspēlēt brīvspēles brīvspēlēs. Tā, ja jūs esat spēlējis kazino kādreiz, tad jūs droši vien arī esat spēlējuši šo spēli, jo šī ir tāda baigā klasika. Es, protams, esmu tajā pašā Klondikā, ne online. Šobrīd mēs ļoti viegli varam redzēt, cik mēs līdz šim esam nopelnījuši,
jo par katru griezienu mums tiek atgriezti 9 centi. Tātad viss, kas ir virs 20, ir mūsu šī brīža peļņa. Tātad šobrīd mums jau ir 60 centi nopelnīti. Mums ir grāmatas! Aiziet! Nu, man nav jausmas, ko šeit ir labāk dabūt, tāpat tā visa ir veiksme. Mēs dabūjām kaut kādu statuju. Un 3 statujas. Laikam daudz. Un 2,70 mēs tikko nopelnījām par šo vienu griezienu. Ļoti labi. Tātad ceram uz statujām. 2 statujas arī ir ok. Tad mēs nopelnījām, nezinu, 45 centus laikam. Ja mēs tagad vēlreiz dabūtu 3 grāmatas, tad mums pieskaitītos vēl 10 bonusus vēl. Dod statujas. Vēl pēdējais. Tā, nu cik tad mēs brīvspēlēs nopelnījām. Mums ir uzkāries servers. 3,48 nav slikti. Cik mēs esam uzgriezuši 10 griezienus, un mums jau ir nopelnīti 4,08 €. Tā, nu cerams, ka vēlreiz dabūsim grāmatas. Tas gan tik bieži nenotiek, mums diezgan paveicās. Oho! 4 € vēl. Wow, mums gan veicās. Mums jau ir 8,18 € nopelnīti. Un kā mēs zināsim, ka mums beidzās brīvspēles, tad, kad mums sāks iet nauda nos no šī, jo šobrīd par katru tiek atgriezts, tātad, ja ies nos, tad brīvās spēles būs beigušās un mēs jau spēlēsim par savu naudu. Tā, 8 € mums jau ir ļoti veiksmīgi. Oho, 30 centi vēl. Būtu forši vēl grāmatas, protams, dabūt. Wow, gandrīz. Un vēl 1,25 € par šo griezienu. Ļoti labi. Mums jau ir 30 €. Tas nozīmē, mums ir 10 € un 3 centi plusā jau. Kāds ir jūsu lielākais laimes kazino? Varbūt komentāros varat ierakstīt. Vai jūs esat spēlējuši grāmatas, un vai jūs esat kādreiz kādu lielu laimes šeit vinējuši? Tā. 30 un 50 tūliņ būs jau. Tā, gandrīz katrs grieziens kaut ko laimē, baigi labi. Tā, ja jūs gribat, jūs varat aiziet uz savu profilu un mans bonus sadaļā paskatīties, cik jūs esat izmantojuši. Tātad mēs šobrīd esam izmantojuši 54 griezienus no 150.
Dodamies atpakaļ, turpinam spēlēt un varam atgriezties vēl, kad liekas jau, ka tuvojās tie 150, varam paskatīties. No 54 griezieniem mums ir 10,5 eiro nopelnīt jau. Baigi labā statistika. Ak, nē! Ko es izdarīju? Redziet, es pieļauju iesācēju kļūdu. Es ienācu spēlēt, un man likme bija 90 centi, un es griezu. Es tikko pazaudēju kaut kādas 3 ar kaut ko eiro, jo es nenomainīju likmi uz 9 centiem. Tādēļ nepieļaujiet to, un rekurs uzliek 9 centi, un man atkal neko neņem nost, jo tie brīvie griezieni, līdz ko bija 90 centi, man noņēma 90 centus par katru griezienu. Ai. Tātad 3,60. 4 reizes uzgriezis, es zaudēju 3,60. Ļoti slikti. Bet jāatcerās pieskaitīt to pie laimesta, kad būsim pabeiguši griezienu. Jā, tas ir jāņem vērā, ka katru reizi ir jāuzliek atpakaļ. Tas jau viņam kazino ir tāds triks, man šķiet, ka tu ienāc, tu sāc griezt un tikai tad pamani, pa cik tu griez, un tu jau esi pazaudējis naudu, tā kā jāpiefiksē. Tā, kur ir lielie laimesti? 10 centi, diezgan liels. Tas skaņas gan var saigt prātā. 5 centi. Dod 3 grāmatas. Un vajag atgūt to, ko jūs man tikko nozagāt. Nu, sākums bija labāks, tagad vajag kluss palikt, tas vēl parāds. Kaut ko vajadzētu man dabūt vēl. Paliek garlaicīgi diezgan. Pieci centi. Aiziet. Tā. Nu, varēja vēl vien. Pieci centi. Tā, aiziesim atkal paskatīties, cik tālu mēs esam tikuši. Mans bonus 120 no 150, tātad mums ir vēl 30 griezieni. Šoreiz nepieļaušu to pašu kļūdu, es uzlikšu 9 centus. Redziet, ienākam mums 90 centi. Nepiefiksēju, pats vainīgs. 9 centi, aiziet 30 reizes. Viens, skaitīšu uz pirkstiem. 3, 4,
5 centi. 5. 6. Labi, neskaitīšu. Nu, vai kaut ko dāsnāk iedod. Neskaitīšu, bet skatīšos, kad sāks, kad noņemšu šeit, tad sapratīšu, kad mums ir beigušies griezieni. 9 centus jau pazaudēt nebūs tik bēdīgi kā 90. Tā, nu jā, sākums bija tiešām iespaidīgs un pēc tam klusums. Tāpatām es pēc tam vēl pieskaitīšu pie šī laimes tos savus 3 seizes, ko es pazaudēju, un tad jau kopējais laimes tāpat būs tīri. Ok, pusdienas sanāk noteikti. Desmit centi. 10 centi. 5 centi. 10 centi. Oļas, jā, mums ir vēlreiz grāmatas. 2 reizes 150 griezienu laikā. Tas ir wow. Mēs tikko laimējām šo, tev vēl 18 un mums atkal ir brīvspēles 10. Wow. Dāmas. Varētu būt labi. Gaidām nav labi. Gaidām ir slikti. Oho. Iespaidīgi pagaidām mums iet. 10 centi. Mēs vēl nereiz neesam dabūjuši dāmas. Varbūt arī nedabūsim. Dabūsim 4. O! Un 2,25 vēl mēs dabūnam par šo. Tātad 2,68 nav slikti, nav slikti. Pirms pašām beigām man šķiet, ka iespējams tas bija pēdējais grieziens. Skatīsimies, vai mums vēl nenoņēma naudu. Tagad noņēma naudu. Tas bija priekšpēdējais grieziens un mums gadījās dabūt vēl grāmatas. Tātad 31,03. Tātad atvērsim kalkulātoru un saskaitīsim, cik tad mēs īsti nopelnījām. Sākām mēs ar 20, tādēļ atņemam 20 no šī, mums sanāk 11,03 plus 3,60 par tiem griezieniem, ko es nejauši izdarīju ar 90 centiem. Un mūsu peļņa ir 14,63 eiro, kas man šķiet ir ļoti labi. Priekš 10-15 minūšu jautrības kazino. Tāpēc, ja arī jūs gribat iespējams tikt pie brīvspēlēs, kā man tas sanāca vesels 2 reizes, tad iesaku izmēģināt Klondaika kazino un viņu 150 eiro bezriska likmju piedāvājumu. Atcerieties, ka pēc bezriska griezienu izmantošanas noteikti veiciet naudas izmaksu, lai jūs neturpinātu spēlēt ar savu naudu un neriskētu to zaudēt. Es arī varbūt varu kopā ar jums veikt naudas izmaksu, lai jūs redzat, ka šeit viss strādā. Tātad 31,03. Apstiprināt, izmaksa veiksmīga, aizvērt, un tā kā mēs veicām iemaksu caur internetbanku un mēs to pašu pieprasam izmaksu, tad jums vairāk nekas netiks prasīts. Es pieņemu, ka jau pēc 30 minūtēm līdz 1 stundai, ja tā būs darba diena, jūs saņemsiet šo naudu savā kontā. Paldies, ka skatījāties! Noskatieties arī citus kazino bonusu apskatu video un tiekamies nākošajos video. Čau!